Nu, čau visiem. Neliels video decembrī. Tāda izskatās kvieši. 7. decembris. Tādi pa vidu ir mulča. Rindiņas, kas smukas. Tā. Ļoti labi. Protams, rugā ir redzam, tas ir Missouri tehnoloģijā. Tā. Vēl ko gribētu parādīt, tas ir pa lauku malu, kur migloja. Šeit ir tā, nezinu kā viņi sauc, tā smalka zālīte, kas diezgan grūti nomiglot ar glifosātu. Te var redzēt tāpatām tāda pašā ātrumā, kā miglots ir pats lauks, viss tā arī tā mala. Viss ir arī noindējies. Ir vietas, kur tā kā vēl nedaudz pa švaku, varbūt šeit tā kā lien cauri, bet tas, kas bija zaļš tajā brīdī, tas arī ir noindēts pilnībā. Tā kā glifosāta stiprība ir ļoti laba. Tas ir tas, ko gribēju parādīt. Pār pa ceļu kaimiņu lauks arī ļoti smuks. Tagad jau rudenī viss tie kviešu lauki, lielākā daļa, kas ir laicīgi iesēti, ir smuki gan tiešā sējā vai netiešā sējā. Tā kā īsti jau nav ko citu parādīt. Tā ziņā kvieši ir un būs, es domāju. Bet, jā, atšķirības jau droši vien sāksies pavasarī, kad kurā tehnoloģijā pārziemos. Šajā gadījumā es gribēju parādīt to, kas te lauku malā miglojot ir tas zaļums, kas ir cauri, tas ir pagājušā gada rudzi, kas izbiruši, jo te arī līdz malu sēju, tie rudzi sadīguši. Bet tā smalkā zālīte tā ir noindēta pilnībā. Varētu būt, ka viņi arī vēl attauks kaut kādu sakņu galvu varbūt palikuši. Šis ir nākošais lauks, rudzi. Šobrīd tāds izskatās, sēdz ir tā kā tiešā sējā. Ļoti labi. Šeit arī gribēju parādīt par miglošanu, kas būtībā vēl šajā gadījumā šitas te nav noindējies. Tā kā nedaudz stiprāks varbūt būtu bijis prasījies. Tepat blakām ir uz lauku malas puses, tā kā ir tā eglīte, kosa. Tā ir noindējusies. Parasti saka, kad glifosāts neņem kosu, kas parasti aug uz tām meliorācijas sistēmām. Jā, te viņš ir veikts. Šitā zālīte vēl ir stiprāka. Pie izdevumiem 10 eiro uz hektāru glifosāts. Es domāju, ka rezultāts labs, te konkrēti uz tām nedaudz vēl stiprāk. Jā, arī viss ir tās eglītes te ir viss veikts. Tā es tā kā vērtēju to glifosātu stiprumu pēc to, kad kāds nezāles tiek piebeigts, kas parasti būtībā, kā jau zināms, ir, kad to kosu ņem MCPA, bet te ir vienkārši glifosāts ar piedevām. Kopējās izmaksas 10 eiro uz hektāru, un es domāju, ja tas ir paņemts, tad ir ok. Šito zāli arī vajadzētu noindēt. Pa perimetru droši vien vajadzētu pabraukt ar koncentrētāk. Vēl viena diezgan liela egla. Arī, ko es tā kā atskārtu šogad, kad jau pēdējos 2 gadus, kur meliorācijas sistēmas man vairs nav, tās neiezīmējās tas meliorācijas sistēmas schēma. Šeit, man liekas, ir nedaudz zaļāks, varētu būt, ka neiezīmējās ar tām eglītēm. Tas arī pateicoties tādai miglošanai ar glifosātu, jo parasto devu, ko miglo visu lauku, arī kos ir pa galam. Tā.
vēl viens rudzu lauks. Rudzis sēta arī tiešā sējā. Tādā varbūt neparastā tiešā sējā. Kādreiz izstāstījuši. Tie es ar pa miglušanu gribu parādīt. Šajā laukā jau agrāk bija tā osa. Tā tā kā iznīdēja, bet iepriekšējā gadā atkal bija iepriekš ziemas kvieši, tad tajās bija diezgan stipri šitie stūrī. Arī tā kosas tā kā bija nolēms, kad kūl, tad domāju, obligāti tajā RNCPA vajadzētu noiet atsevišķi, vai arī kaut ko citu, bet būtībā pirms sējas nomiglojot ar glifosātu, šitam te, redzēt, tāpatām nekas īpašs speciāls nebija darīts, ka šī vēl pēc tam ir lauku mala, kur par kaimiņu lauku. Un, kā jau malā parasti tur spēcīgāks, ir mazāk tiek tā tas glifosāts, bet ir iedarbojies, teikt, glifosāts ir uz kosu strādā. Tā, vispārībā bija viss cauri, teiktuši kā vispār neatrod vairāk. Pabraukāts ir kāda apstrāde te nav veikta. Ar tām rugāju iecešām nevies. Bet kosu te neredz. Šeit ir nedaudz tā kā dzeltēšana. Es domāju, ka tas ir višķi pieplietēts ir ar traktoru. Mēs līdzināju to grāvu malu iepriekšējā gadā izraku. Tajā teleskopu tāds ir pieplietēts vairāk nekā vajag, kaut gan ūdens te reāli virsū nestāv, bet labībai nepatīk. Ka pārējais lauks bez kaut kādām dzeltēšanām ir. Tā. Protams, rudzi nevienam īpaši varbūt neinteresē, bet saliekot uz kalkulātoru, vienkārši galvā parēķinot, diezgan labi, sanāk arī nopelnīt citādākā veidā. Un ir pluss, ir mīnus katrai kultūrai. Tā. Tāds ir rudzu lauks. Droši vien nav ļoti daudz tādu rugājiem. Protams, kopējais skats jau te valsts nevar saprast, ir iesēts, noiesēts, vai sadīts vienkāršais kombaini. Iepriekš bija kvieši. Kvieši šeit noteikti ir cauri, tiem rudziem būs. Tas būs mīnus, ka nākošajā man būs diezgan liels maisījums, redzēs, kā būs ir nodošana. Vienkārši lobarība sanāks. Šogad arī ar visu to, kad nebija tik liels maisījums, tāpat tam bija lobarība. Tāds gads laikam.